Čau visiem! Es zinu, ka es neizskatos ideāli, bet es šodien nolēmu pavlogot, jo mēs dosimies ar laivām pa upi. Un man šķiet, ka šī diena vispār būs kopumā ļoti interesanta. Tagad ir pulkstens tieši 9, es sēžu istabā. Es tikko uzliku paštonējošo kremu. Un es vienkārši ceru, ka man nepaliks šeit kaut kādas dīvainas līnijas un viss būs izklājies ideāli, tā kā man vajag. Čau, Renāt! Čau! Un jā, mēs te taisamies, pēc pāris minūtēm droši vien mēs jau iesim, ne? Tā kā jau mums pēdējās mantiņas liekam iekšā, pārskatām, vai mums viss ir, un tad mēs jau dodamies. Es tagad lēžu lejā kopā ar Renātu, vecāki ir nogājuši, un man rokās ir zupas kauss, jo mēs laikam vārīsim zupu. Un mani mati izskatās burvīgi, es zinu, paldies, tā ir tāda ātrā cope. Tas ir tādēļ, lai mati nelien sejā, un tas paštonājošais krems izlīdzinās normāli. Izžūs nevis ar kaut kādām svītriņām. Mums ir kola un kaut kāda ūdena garšīga paņem. Pastāsti, kur mēs atrodamies. Veiklā. Mēs pērkam visu kaut ko garšīgu. Mums ir čipsīši, mēs paņēmām sidru, kolu, ko mēs laivā ēdīsim un dzersim. Izkrīt pīrāks ārā mums. Čau! Čau! Es nesaprotu, tas tagad ir tavs suns. Kas tur? Kāpēc man jāceļ? Jā? Es neceļu? Mēs esam atbraukuši uz galamērķi un Renāta šobrīd pumpē laivu. Es esmu tikko pārģērbusies, man ir kroksīši kājās un trenūzens, kas man ir stipri pa īsu, bet galvenais, ka viņas ir. Un jā, ķeramies pie lietas. Tā, man ir šorti. Ko tu dari? Airējos. Mums visu laiva ir pilna ar ūdeni. Lūk, mēs esam nobraukuši, es nezinu, cik daudz īstenībā. Un mums bija 3 šādi te sprosti, kuriem mums bija jāceļ pāri laivas, vai nu pāri, vai arī jāiet apkārt. Un vēl visādi mazas ūdeņi pa vidam. Tagad mēs esam apstājušies, mēs kādu gabaliņu tikko nogājām no turienes. Un mums būs ēšanas pauzīte. Galvenais, ka groziņi ir putniņiem. Es kāpu laivās, pašā sākumā izsēdus. Man te ir Airis. Un priekšā pati laiva, un tur ir vecāki. Mēs te kaut ko braukājamies. Renāts šobrīd cenšas glābt situāciju un neiebraukt upes maliņā, bet skatīsimies, kā viņam tas sanāks. Slikti sanāk. Slikti? Jā. Nesanāk? Nē. Mani tikko apstekstīja. Labi, es dodos palīgā Renātam. Mēs izbraucām laukā no tāda kā mežiņa. Nu, tā kā tur bija koki. Es nezinu, kas skaitījās. Tā kā mežiņš. Un mēs tēt esam pie atklāta lauka, un šitien jau parādījās vējiņš. Tādēļ man ir jaka. Un es vēl joprojām brīnos, kā Renāts sēž tēkraklā, jo ir augsti, tā kā, ja nav jaciņas. Bet ar jaciņu man ir tīri ok. Un tēt es arī atkal baudu, kā Renāts airē, jo es gribēju pavlogot nedaudz. Un tikko jūs redzējāt faktiski manu seju tūplānā, jo man vajadzēja pieairēt, lai Renātam ir čuč vieglāk. Jo vienam ērēt šausmīgi grūti, ir 2 cilvēki laivā, un tad vienam izairēt tā, lai viss ir precīzi, ir diezgan liels čakars. Bet ir ļoti forša diena, man ļoti patīk. Es zinu, ka šodien būšu vissūdīgākais vlogotājs, kādu jūs būsiet redzējuši, bet es šādi tā centīšos uzņemt kaut ko interesantu, lai jums šis laiks, ko jūs pavadat skatoties manu video, ir vērtīgs. Es nezinu. Mums tikko teica, ka kaut kur tā esot bebri. Es laikam saprotu, kur. Tā kā mēs droši vien piebrauksim tuvāk un paskatīsimies un parādīsim arī jums. Parādīšu tās skaistās kājiņas. Lūk, mums ir zupiņa. Mums tur ir plītiņa un mēs tagad ēdīsim pusdienas.
Mēs tūlīt laižam atkal. Mēs esam vienkārši pārēdušies. Ko tu ēdi? Zupiņu. Ko tu vēl ēdi? Sīķīt. Ko vēl? Visi. Ko vēl? Sieri. Ko vēl? Gurķīšu. Ko vēl? Čipšu. Ko vēl? Neatceros. Nu skaidrs. Vai tu varēsi tik lielu punci tagad iekāpt atpakaļ laivā? Tu man palīdzēs. Es domāju, es ar savu pieestu punci, kurš pieedas, es nezinu, vienkārši 2 dienu devas varēs, ne? Jā, tas vēl nenogrimst. Lūk, ko mēs redzam, šeit ir koki pie paša krasta, kuriem ir redzamas vienkārši visas saknītes, un tas izskatās nenormāli iespaidīgi. Tas ir tiešām iespaidīgs skats, un īpaši tagad ir zilas debesis, spīd saule, un kā redzat, atspīd ūdenī visi koki, visi augi, kas šeit ir, un tas izskatās tiešām iespaidīgi, cik daba ir skaista. Sveiki, sairētāji, Renāta! Sveiki! Jā. Mēs tikām iesiet klāt, šeit mēs braucam. Mēs tikko atbraucām, un pēdējo, es nezinu, stundu mēs nobraucām ar motoriņu, tāpēc, ka, nebūtu vienkārši paspējuši līdz vakaram atbraukt, jo tagad ir, Renāta, cik ir pulkstens? Tūlīt mēs uzzināsim, cik ir pulkstens. 7. Pulkstens ir 7, tā kā, ja mēs būtu braukuši paši ar savām rokām kājām, mēs būtu 9:10, man šķiet. Tā kā, tas ir diezgan ilgi. Tagad jāpārvelk mūsu stilīgais outfits būs. Un tad es nezinu, ko darīsim. Cepsim gaļu izskatās. Tad tev pienākas vienreiz krūze. Mēs esam pirkstiem gandrīz apēdi. Bet, teiksim, istabā uz lomu. Brauc iekšā. Kā redzat, es esmu normāli piedegusi, man viss šeit ir sarkans. Es nezinu, ko ar to darīt. Bet nerunājot par apdegumiem, vakardien mēs bijām ļoti noguruši un mēs atnācām mājās. Es iegāju dušā un burtiski vienkārši iekritu gultā un aizmigu. Tā kā es biju ļoti nogurusi, tāpēc arī neko nefilmēju vairāk. Tāpēc šīs, es domāju, ir vloga beigas. Patīkais vienkārši es aizpilnu pusi nenormāli, kuriem sarkaniem, vaigiem sarkanu degunu. Šausmas vienkārši. Renāts atčučo ir diezgan agrs, bet es vienmēr esmu kaut kā agrais rīta putniņš, pat tad, ja es tagad biju ļoti nogurus, mēs aizgājām gulēt pišķi pēc 11. Tad es esmu pamodies 8, pus 9 pamodos, tas ir dīvaini. Es nezinu, kāpēc vienkārši ļoti agri ceļos pēdējā laikā. Bet jā, ja tev patīk šis vlogs, noteikti nospied laiku, jo vairāk būs laika, jo vairāk filmēšu šādus vlogus, jo tad es zināšu, ka jums patīk, un tad jau tiekamies nākamreiz. Tā!